Šajā sērijā skatieties! Jauno kapteiņu pirmā regata turpinās. Kiklādu salu daba. Kad tās vislabāk apmeklēt? Uzzināsiet, kāpēc koks ir otrais cilvēks uz jahtas aiz kapteiņa. Kādas ir sadzīves īpatnības uz jahtas? Vai viegli ir nodot kuģi? Un lielais regatas noslēgums. Kas ir uzvarētājs? Kiklādu salu dabas ainava ir diezgan skarba. Pārsvarā saules izdedzināta akmeņaina vide. Pavasaris ir vienīgais laiks, kad visas Kiklādes ir zaļas un ziedošas. Tagad ir īstais brīdis apskatīt šīs salas tuvāk. Pavasaris ir labākais laiks, jo tāpēc, kad apmeklēt Grieķijas salas, jo viņas vēl ir zaļas, pavasarī nav tik spēcīgi vēji, jo pavasaris un rudens pēc meteoroloģijas ir tāds mierīgāks laiks, lai gan mums šoreiz paveicās, kad bija vienmērīgi spēcīgs praktiski vējš gandrīz visas 7 dienas. Ļoti daudz mēs nogājām, tā Grieķijā parasti ir bezvējš un pēc tam tā ritīgi iepūš. Ja? Pavasaris un rudens ir labākais laiks burāšanai šajā reģionā, jo vasaras mēnešos vēji un cenas pieaug vairākas reizes. Burātājiem ir iespēja izvēlēties sev vēlamāko maršrutu un laiku. Tu vari apvienot liederīgo ar patīkamo. Tu vari apskatīt citas zemes, katru dienu tu esi citā vietā, tu vaini vidi neapnīk. Līdz ar to cilvēki arī neapnīk, kas ir uz jahtas ar tevīm kopā, jo dekorācijas visu laiku mainās, nepatīk vienā vietā, tu vari aizburāt uz citu vietu. Ceļojot pa salām, ir jārēķinās ar to, ka silta pavasara vietā mums var iznākt sastapties arī ar vējainu laiku un lieliem viļņiem. Būru jahtām tas nav šķērslis. Regatas dalībnieki nedēļas garumā var izbaudīt šo vēja un jūras savienības radīto harmoniju. Labs vējš ir vajadzīgs, tad katamarāni rāda savas ātruma iespējas. Salinieki abrīno bezbailīgos jūras braucējus par to, cik ļoti tie mīl jūru, jo grieķu sena paruna vēst, ka pasaulē ir tikai 3 lietas, no kā jābaidās – no uguns, jūras un sievietēm. Attiecības starp vīriem, kuģiem un dāmām daudzu gadsimtu garumā ir bijušas aizsprieduma pilnas. Vai tā tas ir arī mūsdienās?
Ko par sievietes atrašanos uz kuģa domā pieredzējušais kapteinis Rolands Millers. Kāpēc? Jā, to starp citu diezgan daudz prasa sievietes uz jahtas, un tas ir muļķīgi vispār tādu kaut ko prasīt. Sāksim ar to, ka sievietes jau tāds pats cilvēks vien ir, kā visi citi, un tās ir pilnīgas muļķības, kur sievietes nes nelēma. Sieviete nes nelēma, protams, tad, ja ir stulbi vīrieši uz laivas, jā, kas sāk viņas dēļ kasīties, jā, tad viņi nes nelēma. Ir, protams, cilvēki ar citiem uzskatiem, es jau redzu. Vai arī kapteinis Pauls domā, ka sievietes uz kuģa ir vēlamas un līdzvērtīgas? Principā nē. Jo, kāpēc es, teiksim, tā saku, ja tas ir garāks pārgājiens, man nav nekādas pretenzijas, teiksim, pret to, ka tur būtu sieviešu kāds pārstāv uz kuģi. Bet sacensībās, protams, kad tomēr sievietes kaut kādā brīdī, viņas nav tādas apķērīgas, ja? Bet principā viņas var veikt mazāk nekā vīri. Ir tā, tur nekā nevar darīt. Ir sieviešu komandas, ir jauktās komandas, ja? Bet tā, kad riktīgi, teiksim, ir jābrauc sacensībās, kad tu cīnies pa frīzētām vietām, tad labāk ir, kad ir vīri. Vai vīri uz kuģa var iztikt bez sievietēm? Cilvēki ir kaut kādā militārā dienestā, nezinu, lido kosmosā bez kaut kādām bez sievietēm un visi. Nav problēma, es domāju. Ja cilvēkam ir ko darīt, ja viņš ja viņam nav garlaicīgi ar sevi, tad tā nav problēma. bet sievieti, kas, teiksim, nedod Dievs, ja viņu labi taisa ēst, tā ir svētības, jā. Labi pagatavot ēdienu ir liela māksla. Meistarīgi pavāri ir augstu vērtēti visā pasaulē. Ēdienu pagatavošana uz laivas prasa ne tikai labas iemaņas pavāru mākslā, bet arī stabilu vestibulāro aparātu. Pavārus uz kuģiem sauc par kokiem. Un, protams, ir ļoti interesanti gatavot ēst, stāvēt, teiksim, vai mazgāt raugus, tad, kad kuģis šūpojās. Sevišķi uz šī katamarāna, kur tu nevar atbalstīties ar muguru, jo uz Natāliju jau bija vienkāršāk. Tur bija vēl tā, kambijas vieta ir mazāk, tu vēl ar muguru var balstīties. Šeit tevi jāmēģina noturēties uz kājām un nomizot kartupeļu vai izdarīt vispārējais. Par tādām sadzīviskām lietām mēs arī ar Guntu stāvējām vienu dienu, mizojām kartupeļus un skatāmies pa logu, un abas divas saskatāmies, baigi smukais skats pa virtuves logu, ne? Forši mājās arī tā varētu. Grieķi iecienījuši dzert kafiju un tēju, pievienojot tām ļoti daudz cukura. Vispopulārākais dzēriens, īpaši vasarā, ir frape. Augsta, šķīstošā kafija, uzputota šeikerī. Tradicionālā grieķu kafija ir vārīta un pasniegta kafijas tasē ar visiem biezumiem. Tā mums ir pazīstama arī kā turku kafija, bet tās pieminēšana var izprovocēt patriotiskas jūtas. Grieķiem galvenā ēdienreize ir no 2 līdz 3:30, un pēc tam seko siesta. Otra svarīgākā ēdienreize ir vakariņas, laikā no 9 līdz 11. Mūsu koki nedēļas garumā komandas biedrus ir lutinājuši ar smalkiem, labāko restorānu cienīgiem ēdieniem. Kopējās maltītes
ir palīdzējuši regatas dalībniekiem kļūt par saliedētiem komandas biedriem. Apvienotais salons ar plašajiem iluminatoriem, kurā atrodas gan kambīze, kā jūrnieki dēvē virtuvi, gan lielais ēdamgalds, tas atvieglo pavāru darbības. Kad komanda ir izsalkusi, labs koks kļūst par galveno cilvēku uz jahtas. Pēdējais pārgājiens ir klāt. Tūlītās attiesim uz Atēnām. Navigēsim pēc klasiskajām metodēm ar kompasu, karti, sekstantu. Mēs atgriežamies plašajā Atēnu ostā, kur jāatrod sava katamarāna vieta. Tas ir arī mūsu regates City Yacht Challenge 2011 finish. Dažas atbildīgas procedūras vēl priekšā. Šovakar notiek rezultātu apkopošana, rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana. Cikos? Motors tā, tad viss tev jau vajag tikai ārā izņemt, cik strādāja motors, tātad 11:15 starts. Tev ir motors stundu, cik? Pagaidi, nemaisies mazāk. 20:22 ir finish. Rezultātu saskaitīšanai nepieciešami visi kuģa žurnāla ieraksti, gan par startu, gan par finiša laikiem. Kuģa žurnāls ir viens no vissvarīgākajiem kuģa dokumentiem. Nē, mums ir humors, mēs sasniegsim. Tas vienkārši rūkstējiņš. Nē, beidz, mums bija viesturs. Tas nav vienkārši, viņš ir šausmas. Viesturs mācījās, viņš teica, es neko nesaprotu, ko jūs runājat. Visi. Es saku, kā, viņš saka, tur akteru galu pievilkt. Viņš saka, kāda gala ir pievilkt galu? Viņš saka, ievilkt šņori pakaļā. Man šeit viens pulkstenis trūkst. Mēs uzvilkām, tur kaut kādas minūtes 15. Mēs vilkām burus. Kurā? Cikos tu tev ir kuģa žurnāls? Ir. Parādi, cikos jūs otrajā dienā startējāt? Mēs Otrajā dienā 25. Mēs kopā sākām vilkt burus. Man te nav. Cikos jūs viņus tur beidzāt? 10 uzvelkam buru. 10. Jā, man ir 9,57. Tas ir gan rakstīts. 9,57 tas ir mets. 9,57 mēs startējam ar motoru atkal. Motors stop uzreiz ir. Bet motors... Mēs 9,5 izgājām no ostas un 10. Bet motors stop ir pēc pusjūdas. Tātad pusjūdas tikko noiet. Tad rakstam to pašu laiku. Es viņai, bet tev ir 10 startējam un 14:30 finišējam. Ja kāds motori nav. Pagaid, mums ir 18:25 mēs nolaižam burus. Nolaižam, finišējam, taču mēs... Pagaid, finišējam tas ir cits atkal. Nē, jā, man ir ostā 18:45. No 10. Nē, 18:20 mums ir finišs. Pagaid, paņem melnrakstu. Otrdiena no nevis 10 līdz melnrakstu. 18:30 bez kādiem motoriem. Tas ir pilnīgi. Tas finišs, kur ir tā bāka, kur bija Rolands pateicis, ka ir finišs, mums bija 18:20. Nē, otrajā dienā. 25. mums bija bāka. Paņem melnrakstu vēl pārliek. Pagaid, iedom. Tu nevarēji būt 14:30. Fui, ne 18:30. Mums ir 18:25. Metam rokās ir pretīvnīgs. Jā, jo iepriekš ir 17. Man motoru. Labi, bet vai tad tu darīji kļūdas? Kāpēc jūs tā pārdzīvojat par to? Jo man, teiksim, visu darīja tikai un vienīgi pārējie. Es nedarīju vispār neko. Man bija pilnīga atpūta, tāpēc, ka reāli cilvēki visu darīja. Un es vienīgais, ko kontrolēju, lai viņi mani nenoslīcina. Nē. Divreiz apkārt Akropolisam apgāja. Tagad tu man sāc. Pēc rezultātu apkopošanas apbalvošana var sākties. Es sākšu ar tādu īsu atkāpi par šo te ralliju regati, par tiem galveno kapteiņu plāniem, idejām, par to, kas realizējās, un no katra no mums varēsiet kaut ko paņemt.
Diemžēl jūs redzējāt, kā iznāca tur jūra, apstākļi smagi, komanda saliedējās. Komanda beigās kapteini mainīt vairs negrib, tāpēc, ka vismaz skaidrs, ko tas konkrētais kapteinis prasa. Kapteinim arī ir vieglāk, jo viņš zina, ko no tās komandas gaidīt. Rezultātus tā kā kapteiņi mums 3 bija profesionāļi, uz 4. katamarāna kapteinis pirmo reizi vadīja jahtu pats. Tad, ir tā kā ir tā. Olafam ir godalgota 4. vieta. Es varu noņemt tikai cepuri Olafa priekšā un pateikt, milzīgi paldies, ka viņš piekrita piedalīties šajā avantūrā, un es ceru, ka turpmāk viņš būs viennozīmīgi kapteinis, līderis arī burāšanā un tā. Labi, savu pasākumu nosauc par avantūru. Tā ir avantūra. Tā, tas tev ir piemiņai. Paldies. Tā. Roberts, nāc šeit. Viņš bija mūsu stūres vīrs, viņš 80% no visu laiku nostūrē. Un diplomu. Tātad Dainai Puzulei, kā mēs dodam, to es dodu tev. Baibai Stakinovai, to es dodu tev. Robertam, tev. Tā, krekliņus jūs sadalīsiet. Tā. Par visvairāk burājošo, jā? Šoreiz nebija tā, ka regata tiek rīkota pēc Starptautiskās burāšanas federācijas noteikumiem. Mums šis bija atpūtas mācību brauciens ar pārgājienu plānošanu, noteiktiem laikiem, kad jābūt galā, kad arī rezultātā īstenībā neizdevās. Ja tā doma bija, ko jūs visi īstenībā redzējāt, kas jāņem ļoti vērā, kad kapteinis atbild nevis par kopējo kaut kādu tur kuģu kolonu, kuģu eskortu, kuģu flotili vai vēl kaut ko. Katrs kapteinis atbild par savu kuģi. Un jums, uzņemoties atbildību par to, ir arī jāplāno sava kuģa maršruts pēc sava kuģa spējām, laika apstākļiem, tehniskās nodrošinātības un tā tālāk. Katamarāns, uz kura Pauls bija kapteinis, vislielāko laiku pavadīja ejot ar burām. Jā, par to arī viņam ir vislielākā. Diemžēl, Paul, apsveicu tevi ar to ātrāko iešanu ar burām, kas viennozīmīgi ir izdevusies, bet gala rezultātā vieta ir 3. Urā! Tā, es sameklēšu tavu diplomu. Un visai komandai arī par piemiņu ir krekliņi. Nē, atsevišķi Paulam par 3. vietu un izcilo savaldību. Jo es saprotu, šoreiz neviens no burātājiem nav traumēts, nav saspērts gabalos, kā tas notiek regatēs Latvijā, lai izcīnītu Latvijas jūras burāšanas čempionu titulu. Paldies manai komandai! Tā, apsveicu, buča tev. Paldies! Par 3. vietu un jaunu virsotņu atklāšanu. Es zinu, ka tu esi kļuvis fanātisks alpīnists. Tu redzēji, jūrā arī mēdz būt kalni. Pie tam nemazi. Un tu varēji viņos uzkāpt. Ar tādu kāpēc? 2. vieta ir Katamarāns Horizons. Viennozīmīgi lielākais paldies cilvēkam, kas man jau ir gatavs kapteinis. Tas ir Aleksandrs. Paldies. Tu viennozīmīgi vari iet doties viens tā. Tas nav tev. Tā, tas ir tev. Paldies. Paldies. Un tagad pārējām pie izcīnītās pirmās vietas ar slavenāko kapteini Rolandu Milleru.
Roland, es zinu, nav viegli. Pie tam visgrūtāk jau tikt galā nevis ar savu komandu, bet ar tiem svešajiem kapteiņiem. Ar sevi. Jā. Nē, es neko neteikšu. Normāls pārgājiens, nav grūts, viss, kā teikt, labi. Labi komanda, viss ok. Mums nav nevienas, kā tu redzi, es nerakstīju diplomos neko tādu, ko jūs rakstījāt, tur katra atsevišķi, mums bija īstenībā visi vienādi. Mums bija visi koki, visi bija kapteiņi pēc kārtas, tā kā, nebija ko kādam atsevišķi atzīmēt. Visi bija labi saliedējās no sākuma, pēc tam atgāja un viss bija normāli. Viens no galvenajiem uzvaras kaldinātājiem šajā komandā ir Guntars. Te man pat nav ko piebilst, es domāju, kapteinis ir daudz pateicis, varbūt tu vari pateikt kaut kādas savas jaunās emocijas. Tu esi īstenībā katamarānis, tu gan tāds maziņš tāds katamarānis esi vadījis. Vai ir atšķirības starp lielu un mazu? Īsti liela atšķirība nav, tikai tas, ka šis ir krietni masīvāks. Manējais sver 250 kg, šis sver 16 tonnas. Pats galvenais cilvēks, kas organizēja visu pasākumu, lai katamarāns Sofija uzvarētu. Protams, ka ir Dzintra. Jā. Arī. Nav mikrofona, nav. Nē, tu runā. Es runāšu. Jo patiesībā es Rolandam es biju līdzi. Jūs ziniet, ir nemirstīgi un ir vērotāji. Ja? Tad man tā jūras slimība diezgan tā pamatīgi ir, bet es viņu tā cenšos pārvarēt, bet es visu vēroju. Cik es varu, tik es filmēju un visu, un es esmu bijusi daudzos Rolanda ceļojumies līdzi. Un tad šis, teiksim, no kompānijas, bija ļoti komfortabls. Tieši tādēļ, kā, teiksim, maina buras kaut kas notiek, neviens nebļauj. Nav nekāda skriešana, nekāds haoss, bet viss notiek mierīgi. Tātad viss ir tā kā vajag, viss ir tā inteliģenti, tā forši, kā jābūt burāšanā. Pēdējā dienā mums jānodod kuģi. Kuģu nodošanai čarterkompānijas darbinieki pieeja ļoti pedantiski. Tiek pārbaudīts viss iekārtas, sākot no kuģa korpusa un dzenskrovis, ko veic profesionāls nirējs, beidzot ar takelāžu un burām. Īres kompānija ir atbildīga nākamo burātāju priekšā, kas savu ceļojumu sāks jau nākamajā vakarā. Rezultātā izrādījās tualet bija vārgākā vieta. Pēc čartera kompānijas viedokļa, nevis pēc mūsu viedokļa. Jā. Aizdambējām beigās tualeti. Bija dārgākais papīra mešanas pasākums, par ko mēs 100 eiro samaksājām. Ar aizdambētu tualeti. Visas kuģa nodošanas procedūras ir nokārtotas. Mūsu komandas ar ilgām par jauniem ceļojumiem un regatēm dodas mājup uz Latviju. Sapņi par salām un jūru paliek. Visi cer uz drīzu tikšanos vēl kādās pasaules okeānu salās.